Sveiki! Tuvojās mācību gada beigas, un skolas vēlēsies saviem absolventiem dot kādu ceļamaizi. Tie noteikti būs labi vārdi, padomi, ziedi, un tad arī skola meklēs, ko tam savam absolventam ņemt un dāvināt. Es uzskatu, ka vislabākā dāvana, ko skola var dot, tā tomēr ir grāmata. Palikt mums skolām pie savām pamatvērtībām, pie tā paša galvenā, kļūt par šo zināšanu nesēju, zināšanu devēju, un arī šīs zināšanas kādā labas grāmatas formātā veidā dot līdzi savam skolēnam, kurš ir daudzus gadus bijis pie mums skolā, un tad mēs viņam dodam līdzi tādu kā pēdējo gudrību, pēdējo ceļamaizi. Man noteikti labākā dāvana nav termos, ko es uzskatītu, ka kāds vēlās pasniegt skolēnam termosu, kāds vēlās tur pasniegt, kā saka, kaut kādas kladītes vai vēl kaut ko, grāmatzīmīti ar skolas nosaukumu, kas nav sliktākā dāvana. Tomēr man šķiet, ka grāmata. Es nezinu, vai viņi izlasīs, jūs arī to nezināt. Tomēr iespējams, ja mēs uzdāvinām vienu labu grāmatu, kādā mirklī viņi viņā ieskatīsies un vēl vienreiz teiks paldies mums skolai par ko tik vērtīgu. Laba grāmata, laba atziņu grāmata, ko skolēns var ņemt un pārlapot, arī nesot pie mums skolā, noteikti ir labākā ceļamaize. Tāpēc, mīļās skolas, mīļie vecāki, mīļie skolotāji, dāvinam grāmatas. Dāvinam grāmatas un tādā veidā atbalstam arī mūsu Latvijas grāmatu izdevējus, jo šis ir mūsu kopējā tāds ceļš, mūsu kopējā sadarbība, mūsu kopējā misija, kā mēs caur šo te intelektuālo vērtību, caur intelektuālo kopumu, kas ir grāmatā, kas dod šo te gan garīgo, gan jūtu bagātību, zināšanu bagātību, ko grāmata sevī nes, mēs dodam viņu tālāk. Gadu tūkstošiem grāmata ir bijis visvērtīgākais, kas cilvēkam ir. Tev var nebūt šodien internets, tev var nebūt Googles, toties tev ir grāmata. Un tev var nebūt arī elektrība, tev var būt sveču gaisma, un tev ir grāmata. Un man šķiet, ka tāpēc grāmata ir fundamentāli fantastiskākā dāvana, kāda ir iespējama. Dāvinam grāmatas saviem absolventiem, dāvinam grāmatas saviem skolēniem. Un viņi noteikti kādā mirklī to novērtēs.